Antīkās medicīnas pamatlīdzējs Hipokrats ir teicis, piens ir pārtikas produktu pilnība. Ik viens zīdītājs producē pienu, lai varētu pabarot savus pēcnācējus. Pirms daudziem tūkstošiem gadu cilvēks iemācījās izmānīt pienu no govīm, kazām, aitām, ķēvēm un lietot to savām vajadzībām. Piena produktos ir tik daudz vērtīgu un organismam nepieciešamu vielu, ka tie kļuvuši par gluži vai neaizstājamu mūsu ēdienkartes sastāvdaļu. Latvijā visvairāk piena iegūst no govīm. Sākas viss ar to, ka govs apēd zāli vai sienu, savā organismā to pārstrādā pienā un slaucēji to izslauc. Šeit, līdzīgi kā daudz viet citur Eiropā, govis slaukšanas laikā klausās mūziku. Izrādās, ka tā viņas jūtas labāk un atdod vairāk piena. Izslauktais piens tiek savākts, iepildīts cisternā, un piena mašīna to nogādā piena pārstrādes vietā. Šeit sākas visnotaļ sarežģīts piena sadalīšanas process. Vispirms piens tiek pārbaudīts, lai tajā neatrastos tādas vielas, kurām tur nav jābūt. Nedrīkst būt pienam, klāt antibiotikas. Tas nozīmē, ka gotiņas ir ārstētas, ja? Tad pienu šādu nedrīkst lietot. Ja? Vismaz 10 dienas fermās, to visi zina. Pienā nejauši var nonākt arī mazgāšanas līdzekļi. Mazgāšanas līdzekļi rodas tad, ja mazgā pienā cisternu, vai arī piena baseinu un paliek kaut kāda mazgāšanas līdzekļi. Ja ražošanā nonāktu piens ar šādām vielām, tad patiesībā no tām nesanāktu nec prātīgs siers, nec biezpiens. Ja visas analīzes ir apmierinošas, piens nonāk uzglabāšanas tvertnēs. Agrāk tas tika darīts lielās vannās, tagad sistēmas ir modernākas, piens tiek sūknēts un pārsūknētā piena daudzums tiek precīzi reģistrēts datorā. Ja pienu uzglabā ilgāk par 10 stundām, mēs viņu atdzesējam caur piena atdzesēšanas plāksnēm ar ledus ūdeni. Ledus ūdens var nodzesēt pienu līdz +3 grādiem. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Ja? Un šādu pienu var arī ilgāk uzglabāt. Bet īstenībā mēs principā pienu atvesto pārstrādājam uzreiz katru dienu. Piens tiek izmērīts no visām pusēm. Tiek noteikts tauku daudzums, skābums, blīvums un citi parametri. Ar īpašu aparātu palīdzību tiek noņemtas dažādas nevajadzīgas smakas. Sevišķi ziemas periodā, kad govis neiet ganībās, viņiem ir dažādas tādas smakas pienam, ja? No fermas. Tad šīs smakas tiek atdalītas un tālāk viņš iet uz separatoru. Separators atdala taukus un olbaltumvielas, rodas krējums un vājpiens. Visbeidzot, piens tiek pasterizēts, uzkarsēts līdz noteiktai temperatūrai, lai tajā esošās nevajadzīgās baktērijas aiziet bojā. Tiek iegūts piens ar dažādu tauku saturu un iepildīts pudelēs vai tetrapakās. Parasti ražo pienu ar 3,5, 2 vai 0,5% tauku saturu. Lauku pienam burkas virspusē nostājas saldais krējums, kurš ir ļoti trekns. Būtībā tie ir piena tauki, no kuriem pēc tam var iegūt virkni dažādu produktu. Lai iegūtu skābo krējumu, tiek ņemts saldais krējums, atšķaidīts ar vājpienu, lai regulētu konkrētu tauku procentu un nolikts raudzēšanai. Apmēram 12–13 stundas viņš rūkst, un nākošajā dienā krējums ir gatavs. Ja viņam atbilstošs skābuma procents, tad mēs viņu maisam un laižam uz fasēšanu. Tā rodas šis te krējums. Sviests tiek kults no saldā krējuma, kur kublā tiek atdalītas paniņas. Sviests ir īsts piena tauku koncentrāts, un tajā drīkst būt tikai 14% ūdens. Šajā ierīcē sviestu izsviež, jeb precīzāk runājot, no sviesta izsviež ūdeni. Biezpienu iegūst no vājpiena. Vājpiens tiek ieraudzēts vannās ar noteiktu temperatūru, un pēc 16 stundām viņš ir saraudzēts, ir receklis gabalā. Nākošajā rītā sāk sildīt, vannās ir apvalks, kurā laiž tvaiku un silda. Atsildot šo te masu, rodas suliņas un rodas biezpiens. Biezpienu atdala no sūkalām un noliek noliktavā, kur tas nostāvas 16 stundas, un tad iepako. Siers tiek iegūts pienu vārot. Tehnoloģija ir līdzīga tai tehnoloģijai, kas tika ražots 100 gadus atpakaļ. Kaut gan šobrīd tehnika ir gājusi uz priekšu un siers tiek ražots ar automātisko vadības sistēmu. Tas nozīmē, ka programmā ir katram siera veidam savu programmu, un viņš strādā atbilstoši šai programmai, kur atkāpes nedrīkst būt ne uz vienu pusi. No 10 tonnām piena iegūst tikai 1 tonu siera.
Pāri paliek sieras suliņas, ko pēc tam izmanto maize cepšanai, saldējumu ražošanai, farmācijā un citās nozarēs. Šajā tornī iegūtie siera graudi tiek atdalīti no suliņām un ievietoti formās. Formas nonāk presētavā, kur sieras zem liela spiediena pavada 40 minūtes. Tālāk siera ritulis, kurš šajā gadījumā ir kantainis, uzkavējas sāls vannā un no turienes dodas uz nogatavināšanas kameru. Tad, kad viņš tiek izražots, tas siers, viņam nav ne garš, ne aromāts, ne acis nav. Viņš ir sapresēts olbaltumvielu masa. Un nogatavināšanas procesā notiek daudzi simti bakterioloģisko pārvērtību, kad siers, teiksim, iegūst to savu raksturīgo garšu un aromātu. Tie caurumi rodās šīm baktērijām elpojot sierā. Viņas elpo un izdala ogleskābo gāzi. Un tur rodās tie caurumi. Ja? Tas atkarīgs no tā, cik tās baktērijas un kādas ir iekšā vienā vai otrā vai trešā sieras šķirnē. Koka kastēs augstos plauktos sieras pavada vismaz 1 mēnesi. Ļoti dārgām un īpašām sieras šķirnēm šis laiks var būt pat vēl garāks. Saldākais no piena produktiem – saldējums ir putota piena masa, kurai pievienotas dažādas vielas, iegūstot vairāku šķirņu produktus. Saldējuma masu veido sekojoši komponenti. Tas ir piens, sausais piens, vai arī sūkalu pulveris. Tad tiek, lai palielinātu tauku saturu, tiek pievienots saldais krējums vai sviests. Lai saldējums būtu salds, viņam tiek pievienots cukurs. Un tad viena no pēdējiem komponentiem, kas ir vismazāk, tie ir stabilizatori. Un stabilizatori savukārt ir vajadzīgi, lai šī uzputotā masa visā realizācijas laikā arī saglabātu savu uzputoto konsistenci. Līdzīgi kā citu piena produktu ražošanā, piens vispirms tiek pasterizēts, iznīcinot nevēlamās baktērijas, tad tiek pievienots nepieciešamās sastāvdaļas un iegūta viendabīga masa. Šajās cisternās glabājas saldējuma masa, kas tiek novadīta uz pašu svarīgāko saldējumu ražošanas ierīci, ko dēvē par frīzeri. Tieši šeit īpašos apstākļos tiek iegūta tā augstā saldējuma masa, kādu mēs ieraugām atverot iepakojumu. Bez šī aparāta saldējumu pagatavot nav iespējams. Lūk, kāpēc izkusis saldējums pēc tam, kad paturēts saldētavā, vairs nepēc kā negaršo. Ja mēs šo saldējumu nedaudz atkausējam, viņam šī putotā struktūra sarūk, samazinās, un tad, ja mēs viņu atkārtot sasaldējam bez putošanas, ja, viņa tāda arī paliek sarāvusies, nesaputota, un kad viņa sasalsta, viņa veido ledus kristālus. Ja. Viņš vairs nav tāds kreimīgs, ja, tie ledus kristāli ļoti lēni kristalizējās, un ja tas ūdens lēnām kristalizējās, viņš veido arī tādu raupju konsistenci. Iegūtā saldējuma masa nokļūst uz konvejera lentes, kur atkarībā no nepieciešamības tiek aplieta ar šokolādes glazūru, ievietot vafeles stūdiņās vai citādi noformēta. Mēs sagatavojam jau vienu masu 5 tonu apmērā. Jo šīs 5 tonnas mēs reiķinām ar tā, ka mēs šīs 5 tonnas izfasējam 1 dienas laikā. Varbūt tādā ātri izreikinās, 5000 kg. Dalīts uz 100. Tātad saldējums pols, ja mēs ražojam 5 tonnas dienā, tad tas ir 62,500 saldējumu gabali. Stādoties priekšā mēs varam tādu pilsētu kā Valmiera katram iedzīvotājiem var 2 saldējumus, tā kā varam pieražot dienā.